Te jau lielākā daļa sabiedrības savu darbu ikdienu pavada sēdus. Laika gaitā parādās sūdzības par sāpēm gan muguras lejas daļā, gan galvas un kakla daļā. Man darba ikdienā aizrīt strādājot birojā, un lielākā dienas daļa sanāk pavadīt sēdus pie datora. Ilgstoši atrodoties sēdes pozīcijā, parādās savilkums mugurā, kakla joslā, jo sevišķi izteikts sprandā. Dažreiz arī galvas sāpes ir novērojams. Kad Guntegas darba ikdienā sāpes jau kļuva par regulāru viešņu, palīdzība tika meklēta pie ģimenes ārsta, kas tālāk rekomendēja apmeklēt fizioterapeitu. Ar katru gadu nāk arvien jaunāki un jaunāki pacienti, kas tagad ļoti izteikti ir arī parādījies kopš sākās strādāšana no mājām. Jo mājas vidē ir ļoti nepareizi iekārtota darba vide. Vai nu mēs sēžam dīvānā vai virtuvē pie galda, nav muguras atbalsta. Un tas pēdējā laikā tas vecums ir 25 līdz 40 gadi. Un lai arī sākumā liekas, ka pasāpēs un pāries, iedzeršu kaut kādas pretsāpju zāles un būs viss, bet ja mēs nerisinam šīs problēmas, tas izvēršas hroniski un bieži vien tik izteikti, kad jāveic operācijas. Svarīgi zināt, ka tieši fizioterapija var būt efektīvākā sāpju ārstēšanas metode, lai attālinātu vai pat pilnībā izslēgtu operācijas nepieciešamību. Ļoti bieži tas arī ir galvenais risinājums, ka pat operatīvu iejaukšanos nevajag, jo neatkarīgi vai no tā, vai būs operatīva iejaukšanās vai nebūs, tāpat būs jāvingro. Un tad tā vingrošana arī ir lielākoties tas risinājums. Vienkārši arī parasts kustība palīdz. Viens ir pie mums jūs atnākat pavingrot, mēs to stundu padarbojamies, aizejam uz masāžu, bet nemainot to savu ikdienu, tāpat arī tās sāpes atgriezīsies. Tāpēc ļoti svarīgas ir arī dzīvesveida izmaiņas, ko mēs kā fizioterapeiti arī izglītojam, palīdzam iekārtot pareizi darba vietas un sastādam gan vingrojuma programmu, ko mēs veicam pie mums, gan arī mājās. Fizioterapijas programma katram tiek izstrādāta individuāli, piemeklējot atbilstošāko slodzi un mērķtiecīgāko vingrinājumu kopumu, kas ietver dažādas mīksto audu tehnikas, stresu mazinošas vai muskuļu sasprindzinājumu mazinošas tehnikas. Tāpat fizioterapeits pārliecināsies, ka pacients ir apguvis pareizu vingrinājumu izpildi, lai to turpinātu arī mājas apstākļos. Bieži vien ir tā, ka nepareizi darot tos vingrinājumus vai ātri kaut ko internetā paskatoties un nesaprotot, kas ir jājūt vai kādai ir jābūt tai sajūtai, kad tiek veikti vingrinājumi, mēs tieši nodaram savu vairāk ļaunumu un dabūjam tās sāpes izteiktākas nekā iepriekš. Rekomendējamais fizioterapijas kurs ir 10 reizes. Pēc nepieciešamības to var atkārtot. Labsajūta noteikti tiek uzlabot 100%. Galvenais ir jāatcerās, ka tas ir priekš jums pašiem. Līdz ar to ir jāiegulda darbs tajā visā. Bieži vien labāka rezultāta sasniegšanai ar pacientu strādā vairāku speciālistu komanda, tā piemēram sēdošu darba darītājiem būtisku pašsajūtas uzlabošanos sniedz arī masāža. Masieris savā būtībā atslābina muskuļus, jo cilvēks sēžot birojā vai vispār šodienas apstākļos, mēs dzīvojam ļoti stresainā pasaulē. Un stress ir tas, kas mums nodara vislielāko ļaunumu. Līdz ar to vielu maiņa tiek traucēta tajās vietās, kur mēs savilkam ļoti muskuļus. Ja? Tas nozīmē, ka kaut kur traucēta arteriāla asins plūsma, kaut kur venozā attecis un tā tālāk. Viss tas ir saistīts savā starpā. Un masieru uzdevums ir atrast šīs sastresotās, hipertonusā esošās vietas un atslābināt viņas. Ja? Fizioterapeitu uzdevums atkal ir pareizā tonusā viņus dabūt. Mēs iegūstam to, kad atgriežam ķermenim normālu fizioloģisku formu, ja, un fizioloģisko balansu. Un tad, kad cilvēkam ir balanss, kad viņam visi procesi strādā balansā, viņam nekas nekaita. Fizioterapijas un masāžas kombinācijas sniedz jūtamu rezultātu jau pēc pirmās reizes. Tomēr regularitāte ir priekšnosacījums labai pašsajūtai ilgtermiņā. Pavisam noteikti es kopumā jūtos daudz labāk. Arī pēc fizioterapeita es turpinu mājās patstāvīgi izpildīt vingrinājumus, un tas noteikti atvieglo problēmas. Ergonomiski pareizi iekārtota darba vide, regulāras fizioterapijas procedūras un pēc nepieciešamības masāža ir garants jūsu labsajūtai ilgtermiņā.